Daugavpils novada 4. skolotāju sporta un atpūtas svētki šogad noritējuši Poģu vidusskolā. Atklāšanas parādē 12 izglītības iestāžu komandu dalībniekus sveica novada domas priekšsēdētāja Janīna Jelīnska, izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša un Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. Sporta svētku atklāšanā novada jauno karogu pacēla pērnā gada uzvarētāju komandu Sventes vidusskolas, Lāču pamatskolas un Zemgales vidusskolas pārstāvji. Novada skolotāji sacentās 10 disciplīnās. Šautriņu mešanā labākā bija Silenes pamatskolas komanda, spalvas pūšanā Skrudalienes pamatskola, minigolfā un florbola piespēlēs par labākajiem tika atzīta Kalupas pamatskolas pedagogi. Savukārt Špoģu vidusskola palika nepārspēta basketbola bumbas mešanā, frisbija piespēlēs un apļu uzmešanā. Sīvā direktora trīscīņā par spēcīgāko starp konkurentiem tika atzīts Lāču pamatskolas direktors Andris Meškovskis. Otro vietu ieguva Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis un trešo Silenes pamatskolas direktora Tatjana Klopova. Sporta svētku noslēgumā notika jautrā komandu stafete, kurā skatītāji un līdzjutēji atbalstīta uzvaru izcīnīja Kalupas pamatskola. Otrajā vietā palika Špoģu vidusskola un trešajā vietā Skrudalienes pamatskola. Komandu kopvērtējumā pirmo reizi zelta kausu ieguva mājinieki Špoģu vidusskolas komanda ar izcīnītajiem 14 punktiem. Komandas sastāvā startēja Jānis Belkovskis, Eva Vovka, Vita Mozule, Iveta Grīne, Sergejs Pavlovs, Ingrīda Nitiša, Marija Umbraško un Maija Gordienko. Sudraba medaļas māju pārveda Kalupas pamatskola ar 29 punktiem, trešajā vietā atstājot Lāču pamatskolas komandu ar 33 punktiem. Olimpiskajā sešiniekā ierindojās Skrudalienes pamatskola, Sventes vidusskola un Zemgales vidusskola. Godalgoto vietu ieguvēju komandām Janīna Jelīnska un Irēna Bulaša pasniedza piemiņas kausus un sporta svētku vimpeļus. Mēs esam šodien visi uzvarētāji, vai ne? Mēs bijām kopā un šo pirmo vai kārtējo, kā kuram tostiņu, man gribas uzsaukt par mums visiem. Par mums visiem, kā es uzskatu, ļoti draudzīgo skolotāju ģimeni mūsu novadā. Par to, lai mēs visi būtu vienmēr veseli un veselīgs dzīves veids pavada mūs ik mirkli, lai visiem labi veicās.